Mani sauc Raimonds Eliško. Olga. Ivars Raciņš. Nesu. Man ir jautājums Salaspils novada bāriņtiesai. Kāds ir jūsu galvenais uzdevums? Dobeles novada bāriņtiesa. Siguldas novada. Cēs novada bāriņtiesa. Ne bāriņtiesa, ne policija man nepalīdzēja. Latvijas tiesu sistēmas policijas bezdarbības dēļ. 2022. gadā 2023. gada Rīgas bāriņtiesas nekompetentu darbinieku dēļ Nolaupīja manus bērnus. Un aizvests uz Krieviju mans nepilngadīgais dēls. Tā bija tīrākā psiholoģiskā, emocionālā vardarbība no Talsu bāriņtiesas puses. Mans dēls bija nolaupīts. es tiku nošķirts no saviem bērniem. Bāriņtiesas nekompetences dēļ, pastāvīgu darbību pret bērnu interesēm, kā arī vardarbības piesakšanu pret bērniem. mūsu bērni zaudējuši visu - mūs, savus vecākus, savus mājas, savu ģimeni. Man ir jautājums bāriņtiesai. Kāds ir jūsu galvenais uzdevums? Aizstāvēt viena vecāka intereses vai bērnu intereses? manus bērnus vienkārši nolaupīja. Nolaupīja bērnus. Noņēma vienu no 3 mazbērniem. Uzskatu, ka bāriņtiesa un citu institūciju ilgstošas bezdarbības, pretrunīgu darbību un lēmumu, neprofesionalitātes, nekompetences, ignorances un birokrātijas rezultātā manas ģimenes cilvēktiesības tiek būtiski ierobežotas. Bāriņtiesa neko nav izdarījusi, lai šo situāciju mainītu. Šīm kļūdām ir konkrēti autori, kuri pēc manas sapratnes neievēro labas pārvaldības un taisnīga procesa principus, kā arī nenes nekādu atbildību.